Patreiz mēs atrodamies pie lielākā akmens Kurzemē. Tas ir Vandzenes tilgaļu krauju, ja vienkārši lielais akmens, tā to dēvē mūsu pusē. Laikam sākšu ar to jaunāko vēsturi, ar to, ka tilgaļu dzimta šeit katru gadu jūlija mēnesī rīko satikšanos, un 2007. gadā viņi blakus akmenim ir iestādījuši jaunu liepu. Un tā kā mēs apsekojam objektus, kas vairāk vai mazāk kultu vietas Latvijā, tad, protams, es uzticos arī šīm ģeologa ziņām, ka šis ir 4. lielākais akmens Latvijā. Tas ir ģeoloģisks objekts, un par šīm kultu lietām mums vairāk vai mazāk informācijas saglabājušās tikai no tā, ko rakstījis mūsu puses rakstnieks Vilis Veldre, ja īstajā vārdā Jānis Trimda, kas šeit pat netālu no akmens ir arī dzīvojis Kalēja mājās. Un viņš ir tātad 1937. gadā izdotajā grāmatā Seni stāsti par manu māju rakstījis šādus vārdus. Netālu no kapsētas klajā laukā šalts milzu liepa. Vēl atgādināma tos laikus, kad te gadu simteņiem ilgi pavasaros plauka, vasarās ziedēja un rudeņos atkal nometa visas lapas krāšņā liepu birs. Tad lielais akmens, kas ir lielākais visā Kurzemē, negulēja klajā vietā, un no visām pusēm jau pa gabalu nebija saredzams, bet viņš bija novietojies liepu birs pašā sirdī, kur mani senči to turēja dievam par ziedokli. Un bez liepām vēl šajā birzī bija daudz ābeles. Tad nāca vācu vara, kas ar zobenu un uguni ievies mūsu zemē kristīgo ticību. Tā visiem līdzekļiem cīnījās pret ļoti noturīgo un slepeno algadievību. Bēdīgu likteni bija piedzīvojušas dieva dārza dižās liepas, svešu vācu vīru cirviem nocirstas, plašu kuršu ragavās, uz jūrmalu vestas, kuģos krautas un pa jūru prom uz tālām pilsētām aizlīgotas visādu spēļu kauliņu, tāpat nesvētu vai svētu bilžu rāmi taisīšanai. Un dieva dārzas vietā nu bija vairs tikai dižais laimes akmens, kam svešie krustavīri tā lieluma dēļ neko nevarēja padarīt. Un visapkārt akmenim tikai celmi vien apauguši smuidrām atvesēm. Nu, jāsaka, kā ir, ka pēdējā lielā liepa nolūst 1969. gada vētrā. Un tāpēc sākšu ar to, ko beidz. Tilgaļu dzimta ir iedēstījis jaunu liepu. Ceram, ka varbūt pēc gadiem atkal šis akmens dusēs liepu dārza vidū.